Žemaitijos pienas. Šis piena produktu ražotājs atšķirās ar to, ka tam ir izveidoti vairāki ļoti spēcīgi brendi, un viņš ir aizgājis tā kā pat pievienotās vērtības skalu uz augšu. Ja pārējiem ir daudz šie svaigā piena produkti, kas ir salīdzinoši vienkārši un ātri tiem ir jānonāk tirgu, tad Žemaitijas pienas atšķirās ar to, ka tam ir tāds, es domāju, Latvijā visiem pazīstams brands kā Džugas sieri. Uzņēmums savulaik ir ieguldījis un bijis gatavs riskēt, lai šos sierus taisītu. Un šie sieri atšķirās ar to, ka ir tipisko parasto pienu tur iepērts, pārstrādā un nonāk viņš veikalā. Tad Džugas sieriem tas periods, cik ilgi viņš tiek nogatavināts, tur 6, 12 mēneši, 18 mēneši. Tas tomēr ir laiks, kurā tev ieslēgts ir arī, tā teikt, darba kapitāls. Viņam ir piknika siera nūjiņas, ļoti spēcīgs brands, magijas sieriņi un citi tur piena produkti. Manā skatījumā tam ir ļoti spēcīgi branda portfels, un tas arī pievilcīgi novērtēts pie pašreizējā novērtējuma. Redzam, ka uzņēmumam ir izdevies arī audzēt peļņu uz vienu akciju pēdējos gados.